Mani sauc Artūrs Višs. Es esmu Latvijas skautu priekšnieks un organizācijā esmu jau 12 gadus. Es uzskatu, ka daba un pārgājieni un vispār piedzīvojumi kā tādi, mēs to visu runājam vienā valodā. Un Ukraiņi runā savā valodā, mēs savā, bet tomēr tā daba mūs apvieno. Un to var redzēt arī tajos pārgājienos, kad mēs esam visi kopā. Labi, tad, kad ir jārunā kaut kāda informācija, tad tas process ir sarežģītāks. Bet tiklīdz sāks piedzīvojumi, tā mēs visi esam vienā laivā. Es esmu Laila no Siguldas 83. skautu un gaidu vienības. Esmu vadītāja vietnieks apmācību procesā, un mēs pašlaik esam nometnē, Siguldas vienības 100-gadus nometnē, turpinājums Mārklīčos. Skautos un gaidās Ukraiņiem, manuprāt, palīdz integrēties tas, ka vismaz nometnes ietvaros dienai ir sava struktūra un diena ir cikliska. Ir visi rīta rituāli, ir visi dienas nodarbības pasākumi, ir vakara pasākumi, un tieši tas cikliskums, kā jebkuram jaunietim, kurš no jauniem nāk organizācijā, jebkuram cilvēkam, kurš no jauniem nāk organizācijā, tāpat arī Ukraiņu jauniešiem, manuprāt, tas arī ir tas, kas viņiem palīdz. Es redzu, ka viņiem dod drošības sajūtu tas, ka pirms katras no 3 ēdienreizēm ir galda dziesma. Un pavisam mazu impulsu ieliekot, uzrakstot vārdus, palīdzot viņiem iemācīties, es redzu, ka tas viņiem dod prieku. Un tā arī par visām citām lietām, kur tieši tas cikliskums iedod to mieru un to ienākšanu tādu vieglu. Mani sauc Ivans, man 11 gadi. Es atbraucu Latviju, kā bija naktī. Es neko nesaprotu. Es atnācu uz mājas un es gulu. Pēc tam es kā paceļu, es nesaprotu, kur es biju. Skautas viņi ļoti labi, viņi ļoti priecīgi. Viņi veselīgi un viņi draudzīgi. Es domāju, ka es nākamā gada šeit arī būs. Par Ukraiņiem runājot kopumā, es teiktu tā, ja viņiem būs vairāk tā praksa šāda veida pasākumos nometnēs un arī pasākumos kopā ar skautiem, jo viņi vairāk arī īstenībā sapratīs to būtību. To skautu būtību, viņi arī sapratīs likumus, noteikumus. Un noteikti tādā formā viņi varētu arī, es domāju, pierast, pieņemt un iedzīvoties.